Jau sezonas laikā mazliet irdīja jautājums, kas ir tās nianses, kas mums tiešām ir jāņem vērā, un varbūt daudz precīzāk mums vēl ir jāstrādā, lai atgrieztos atpakaļ pie tām 4 tonnām. Un es secināju to, ka ar mēslošanu plus mīnus mums tā kā ir ok. To mēs tā kā esam sapratuši un visu pareizi daram. Bet tad es pievērsos, varbūt, ka mēs kaut ko daram nepareizi tieši auga aizsardzībā. Un varbūt, ka tur mums ir jākļūst precīzākiem. Un tad man kā bazdarbiniekam ir tā mazliet priekšrocība parakņāties apakaļ dažādos izmēģinājumu datos. Un tad viens no tiem faktoriem, ko es atradu un kam pievērsu uzmanību, bija par herbicīdu izvēli un tā lietošanas laiku. Un ņemat vērā, šeit es esmu tādus, nebaigi, tādus minimālus tos ciparus likusi, ir arī augstāki cipari, kas ir iespējams dabūt, bet tādi realistiski, ko ražošanā mēs varētu dabūt. Un jā, tas kad par herbicīdu un herbicīdu apstrādes laiku, tur mēs arī tiešām varam piestrādāt un arī palielināt un atgūt šo te ražu līdz pat 0,5 tonnai. Nākamais svarīgais faktors ir par regulātoru lietošanas laiku un pareizu šo te regulāciju, jo šajā sezonā auga attīstījās ļoti strauji un bija bieži vien lauksaimniekiem tāda dilema, ko tad darīt, iet ar augšanas regulātoru vai tomēr miglot pirmās nezāles, jo abus šos produktus vienā bākā nevarēja likt. Manā skatījumā priekšroka bija jādod regulācijai, jo tomēr atpakaļ mēs vairs ar mietu šo te izaugušo augšanas centru dabūt nevaram. Diemžēl atkal tad, kurā pirkstā gribi visi sāp, atkal tad rapsis ieaug nezālēs. Nākamais svarīgais faktors ir kaitēkļi, kas sākās jau mums ar nakts medībām, ka mēs ejam un skatāmies, vai mums jau kāds no gliemežiem nemielojas ar mūsu sarūpēto un iesēto rapsīti. Un pēc tam jau seko visādas cikādas, laputis un balteņu kāpuri un tā tālāk. Un pavasarī atkal virkne dažādu veidu smecerniekiem. Bet es vairāk gribētu vērst uzmanību tieši uz pangodiņu. Un pangodiņš tomēr jau mēs, tad, kad visus darbus esam izdarījuši, un tad, kad jau pāksteņi noformējušies, un tur ir zināms graudu sēkliņu skaits pākstī, tomēr pangodiņš var izdarīt pašā beidzamajā fāzē ļoti lielu skādi un diezgan būtiski ražu ietekmēt. Un tā viņa ierobežošanas veiksme mums būs atkarīga no tā, cik mēs veiksmīgi esam ierobežojuši sēklu smecernieku tieši ziedēšanas laikā, jo viens bez otra šie kaitēkļi tā kā savus darbus nevar izdarīt attiecībā uz ražu. Tad nākamais par slimību ierobežošanu, par to tad pastāstīs mans kolēģis Uģis, es šeit tālāk neko neminēšu. Un vēl, kur mēs varam piestrādāt, tiešām novākt rapsi, tad, kad tas ir gatavs un tad, kad tiešām viņam eļļa arī ir nobriedusi. Jau šobrīd tirgū mums ir uzņēmumi, kas tomēr maksā par papildus eļļas procentiem. Un par ko jau Ingrīda izstāstīja, gari un plaši ir sējas termiņi, un, manuprāt, mums vajadzētu šīs selekcijas sniegtās priekšrocības izmantot savā labā, jo tomēr pēc intensīvās sezonas mūsu enerģija tomēr ir mazliet izsīkusi, un mums vajadzētu viņu atkal atjaunot un uzlādēt. Un varbūt tiešām aizbraucam uz mūsu mīļo jūrmalu, pludmali, izbaudam vismaz kādu mirkli tur, un tad atgriežamies un ķeramies ar jaunu jaudu un tīru galvu pie rapša sējas. Noapaļojoties tālāk jau tuvāk uz rapša herbicīdiem, tad pēc kādiem faktoriem izvēlēties tieši herbicīdu rapsī. Tad svarīgākais, manuprāt, kas šobrīd būtu jāņem vērā, ir tieši nezāles, kas ilgtermiņā ietekmē manu augu maiņu negatīvi. Šeit vairāk es domāju tieši par viendīglapju nezālēm, un jo īpaši tām viendīglapju nezālēm, kuras jau ir rezistentas, tad šeit tomēr metazakloru saturošie herbicīdi būs neaizstājami. Un nākamie šie te ekonomiskie nezāļu riski, kas ir attiecībā, ir tieši, kas apgrūtina kulšanas tempu un veido šo te netīrību, kā piemēram madaras un kumelītes. Un, protams, jebkuram lauksaimniekam patiktu strādāt ar herbicīdu, kurš ir elastīgs, bāku maisījumos, nav jāievēro apstrādes starp intervāliem un arī brīva pēckultūru izvēle. Un jums šķiet, ka šāda herbicīda nav tirgū, bet varbūt, ka tomēr ir. Apskatīsim tālāk.
Un tas mērķis jebkuram lauksaimniekiem ir ērti lietojams un efektīvs herbicīds ar augstāko rentabilitāti. Un ko tad izvēlēties? Rodas jautājums. Un ko piedāvā BASF? BASF piedāvā divu veidu risinājumus, audzēt rapsi vai nu klasiskajā vai Clearfield rapšu audzēšanas tehnoloģijā, un kopā tie ir 4 herbicīdi, ko piedāvā BASF. Runājot tālāk jau par klasisko rapšu audzēšanas tehnoloģiju un butizānu herbicīdu sniegtajām priekšrocībām, tad butizāni ierobežos ļoti plašu divdīglapju nezāļu spektru un tā skaitā arī rezistento virzu. Un ļoti plašu arī viendīglapju klāstu, un es pat teiktu, nebaidos šī vārda, plašāko viendīglapju. Nākamais ir tieši elastība lietošanas laikā, un var veidot arī tvertnes maisījumus, ja sagadās šīs nepieciešamības. Un var smidzināt arī, ja migla krīt no debesīm, respektīvi tādā mitrākā laikā, bet attīstības stadijās tādās, kad rapsis ir ieslēgts vai nu uzreiz pēc sējas, vai tikko pa dīkstošu rapsi. Un butizāna avantam ir tā priekšrocība, kad mēs varam arī ietaupīt laiku, jo varam samazināt darba šķīdumu un strādāt ar 100 litriem uz hektāru, ja ir pietiekošs mitrums un atbilstošs aprīkojums. Un butizānu herbicīdiem mēs varam strādāt arī dažādās sējas tehnoloģijās, un ar to saprotot gan ārtajā, gan minimālajā augsnes apstrādē, gan tiešajā sējā. Un jums varbūt rodas jautājums, ar kuru herbicīdu tad man strādāt, butizānu avantu vai butizānu stāru. Un te jūs redzat, ka butizānu avantam ir 3 darbīgās vielas, un kvinmeraka sastāvs ir mazliet augstāks nekā iekš butizānu stāra. Un tas papildus mums nodrošina augstāku efektivitāti uz tādām nezāļu sugām kā ķeraiņu madaru un magoni. Un vēl papildus dimetamīda klātesamībai butizāna avanta būs ar augstāku efektivitāti tieši tādos sausākos laikapstākļos, un šo abu divu darbīgo vielu sinerģiju nodrošina vēl augstāku efektu, ja paplašina šo te nezāļu spektru un ierobežo vēl tādas nezāles kā neaizmirstulīti, plikstiņu, sārto panātri, gandrenes un arī vēlna rutku grābeklīti un veronikas. Kā jau minēju par viendīglapju nezālēm, ja mēs gribam panākt augstāko efektivitāti un ierobežot šīs viendīglapju nezāles, tad mums jālieto butizāna avants ar augstāko devu un uzreiz pēc sējas. Ir noteikti atsevišķi lauksaimnieki, kuri jau savos sējumos saskarās ar tādu rezistentu viendīglapju nezāli kā airena vai peļastīšu lapsasti, tad butizāns šajā situācijā būs ļoti veiksmīgs risinājums. Gadās arī lauksaimniekiem situācijas, kad laikapstākļu prognoze nepiepildās. Mums uz etiķetes herbicīdiem ir rakstīts, ja gaidāmi spēcīgi nokrišņi, tomēr šo smidzinājumu atliekam. Konkrētā situācijā sanāca tā, kad tika rapsis iesēts iepriekšējā dienā un nomiglots no rīta. Nu, viss tā kā ļoti skaisti un ideāli, bet pārsteidza kārtīga nokrišņu brāzma. Un redzam, ka jebkuru no mums, ja skartu šāda situācija, sirds sažņauktos un domāt, nu kur tas rapsis pirmām kārtām sasētais, aizpeldēs un vai maz būs pieejams arī vēl rapšu herbicīds, vai tas nostrādās. Un apsakojot sējumu pēc 20 dienām, šajā sējumā varēja tomēr uzelpot un redzēt, ka rapsis ir sadīdzis vienmērīgi un arī nezāles ir ierobežotas. Un šī attīstības stadija rapsim bija arī tas brīdis, kad tika pieņemts regulātora lietošana Juventusa, jo tās 3 lapiņas un nāk 4. lapa būtu pats optimālākais brīdis rudenī, kad veikt šo regulātoru apstrādi. Šogad mēs iekārtojam 3 saimniecībās, kuras praktizē tiešo sēju. Kā tad strādā butizāns avants tieši tiešajās sējās, kur ir salmu mulčs? Un paldies tiem lauksaimniekiem, kuri bija atvērti šim eksperimentam, jo gala rezultātā, kad apsakojām šos tīrumus, šis pateicīgais rudens ar pietiekoši daudz nokrišņiem parādīja to, ka arī šādos apstākļos butizāna avants ļoti labi ierobežo plašu spektru nezāļu, jo mēs tur nesastapām nekādas īpašas viendīglapju nezāles un arī tādas citas būtiskas, nozīmīgas sugas. Protams, mēs vēl sekosim līdzi, kas notiek ar šiem sējumiem pavasarī,
un dalīsimies ar šo informāciju, vai nu tās būs lauku dienas, vai arī nākamajos ziemas semināros. Bet arī 2021. gadā Lietuvā tika ierīkots izmēģinājums tiešajā sējā, kur tika lietots butizāna avans divos dažādos atšķirīgos laikos. Viens bija lietots uzreiz pēc sējas ar devu 2,25 litri uz hektāru, un, kā redzat, salīdzinājumā kontroli ļoti labi tika ierobežotas nezāles. Un nākamais bija lietots pa dīkstošu rapsi un klāt pielikts graminicīts. Un, kā redzam, arī šeit ļoti labi tiek ierobežotas plašs spektrs nezāļu. Bet gribu piemitināt šeit šo knifu, ka tajās situācijās, ja mums ir veldres pēc graudaugiem, tad bieži vien šie graudaugi sārņaugi aug kopā ar rapsi, un tad ir tiešām ļoti labs risinājums šo butizānu jau kopā ar kādu graminicīdu, lai visu efektīvi ierobežotu. Gribu jums uzsvērt tādu patiesību sen labi aizmirsto, kad rapsis dīgšanas laikā un agrās attīstības stadijās ir ļoti jūtīgs uz nezāļu konkurenci. Un to pierāda arī izmēģinājuma dati dažādās valstīs, kad jo mēs agrāk ierobežosim nezāles rapsī, jo arī mēs iegūsim augstāku rapša ražu. Tālāk, ja mēs runājam par Clearfield tehnoloģiju, tad tie lauksaimnieki, kuri ir atzinuši šo tehnoloģiju sev kā tīkamu, raksturo to, kā ar tehnoloģiju, kad es esmu elastīgs lietošanas laikā, un arī elastība ir bāku maisījumos, un arī ierobežo ļoti plašu krustdziežu nezāļu spektru, kādu cits herbicīds neviens tirgū nenodrošina. Un nākamais jau ir arī šī priekšrocība, kas ir Clearfield rapšu tehnoloģijai, kad šie rapši ir noturīgi pret herbicīdiem, kuri atstāja tā kā negatīvu ietekmi uz klasiskajiem rapšiem un arī ir lietojams dažādās sējas tehnoloģijās. Šī gada sākums mūs, kā teikt, varbūt nepārsteidza gluži, bet ja lauksaimniekus Clearfield, kuriem patīk, noteikti tā nav laba ziņa, jo mēs saņēmām to, kad klamoksam tiek samazināta reģistrētā deva no 2 litri uz 1,2 litri uz hektāra. Bet tajā ziņā klamoks vēl aizvien arī ar šo devu 1,2 litri saglabā augstu efektivitāti uz krustdziežu nezālēm, un šo produktu kā vienu pašu mēs varam izvēlēties tehnoloģijās, kur citas nezāļu sugas nav ļoti tādi piesārņoti lauki. Bet savukārt, ja mums lauki ir diezgan vēl piesārņoti ar viendīglapju nezālēm, tad mūsu risinājums ir pievienot šai tehnoloģijai butizānu avantu 1 litru uz hektāru, un, kā saka, no defekta par efektu pārvērst un pievienojot klāt butizānu avantu, mēs papildus dabonam vēl šo darbīgo vielu kvinameraku klāt un dimetenamīdu, un līdz ar to mēs panākam arī uz atsevišķām divdīglapju nezāļu sugām vēl pat plašāku spektru, kā tas bija vienam pašam klamoksam. Bet savukārt tiem lauksaimniekiem, kuriem aktuāls ir rudzupuķis, vēja griķi un sūrenes un tīruma vijolītes, tad tiem mēs iesakam izvēlēties Cleravo Flex. Kurā brīdī tad lietot šos Clearfield herbicīdus? Attēls, es teiktu, ir ar pēdējo brīdi, kurā lietot šos Clearfield herbicīdus, jo optimālākais brīdis būtu lietot tad, kad nezālēm ir dīglapu stadija vai pirmo īsto 2 lapu stadija. Tad arī veicam šo apstrādi. Un vēl svarīgs faktors pie iepriekšējā slaida ir tas, ka mums noteikti jāpaskatās uz temperatūrām, un šiem herbicīdiem nepatīk, ja ir gaidāmas nakts salnas. Tad nakts salnas palaižam garām, un tad veicam šo apstrādi. Kā jau minēju, viena no priekšrocībām ir tā, ka šai Clearfield tehnoloģijai jums nav jāņem vērā un daudz jāiedzinās, ar kādu herbicīdu jūs esat strādājis iepriekšējā kultūrā, jo, lai tiktu galā ar šiem izaicinājumiem viendīglapju nezālē, visticamāk, jums ir jālieto tādi herbicīdi, kuriem etiķetē ir norādes, kad pēc šo herbicīdu lietošanas nesējiet rapsi. Un viens no tādiem produktiem ir atribūts, un lauksaimnieks pēc atribūtu lietošanas iesēja Clearfield rapsi un ar ļoti
labiem rezultātiem, jo, kā zinām, Clearfield herbicīds ir tolerants pret šo herbicīdu pēcietekmi. Turpinot tēmu par viendīglapjiem vairāk no rapša perspektīvas, tad redzam to, ka, ja mēs saulaicīgi neesam ierobežojuši viendīglapju konkurenci, tad gan rapša augu skaits uz kvadrātmetru samazinās, gan arī to augšanas punkts mēdz iztīdzēt. Un līdz ar to mēs jau esam pašā saknē samazinājuši ražu. Tāpēc nespēja kontrolēt viendīglapju nezāles radīs daudz lielākas problēmas turpmākajos gados un dažādajos kultūra augos. Un tāpēc ņemam vērā, kad viendīglapju nezāles ierobežojam to agrās attīstības stadijās. Un kā risinājumu jau es minēju tieši šo te butizānu avanta priekšrocības, kad šobrīd tas ir tirgū vienīgais herbicīds, kas paņems visplašāko viendīglapju nezāļu spektru, un tā skaitā arī tās, kurām ir rezistences problēmas. Un attiecīgi, ja runājam vēl par viendīglapjiem, tad vienkāršāk jau mums saprast, vai laukā ir viendīglapi vai nav, tad, kad ir skara iznākusi ārā, bet citās attīstības stadijās viņas nemaz tik vienkārši nav pateikt. Un jo īpaši atpazīt viņas ir grūti tad, kad viņiem nāk ārā šie te īlentiņi no zemes. Un tad mums tomēr vajadzētu sagaidīt, kad šī viendīglapju nezāles atcero, un nākamais, pēc kā mēs varam mēģināt noteikt šī viendīglapju nezāle, ir pēc tā, vai ir viens ir mēlīte, un nākamais arī stiebriņš, vai viņš ir apaļš vai plakans, tā kā katrai nezālē šeit viendīglapju ir dažādas raksturojošās īpašības, pēc kā mēs viņus atšķiram. Bet es teiktu, tas ir diezgan liels izaicinājums arī agronomiem noteikt agrās attīstības stadijās viendīglapju nezāles. Ja gadījumā rapsis ir jāpārsēj, kādas kultūras tad mēs varam sēt? Ja ir lietots butizāna grupas herbicīdi, tad varam sēt arī tauriņziežus, graudaugus un arī kukurūzu vai arī vasaras rapsi, un tas attiecās arī uz klamoksu, bet savukārt, ja ir lietots Clairavo Flex, tad, diemžēl, no tauriņziežu sējas mums ir jāatturās, jāizdomā kāda no citām kultūrām, ko sēt. Kāda tad ir bazu ziemas rapšu herbicīdu tehnoloģijas ieteikums šai rudens sezonai? Tātad attiecīgi izvēlamies, vai nu tas ir klasiskais vēl Clearfield rapšu audzēšanas tehnoloģija, un uzsvaru es gribu likt uz to, kad ņemam vērā, ka butizāna avanta herbicīdu, ja mēs lietojam pa sadīgušu rapsi, ka tā deva ir mazāka nekā lietojot uzreiz pēc rapša sējas. Līdz ar to šī efektivitāte uz nezālēm var kristies. Tomēr domājam par to, kurā brīdī, kuru herbicīdu lietot, lai mēs panāktu augstāko nezāļu ierobežošanas efektivitāti. Nav jau aiz kalniem vairs izvēlēties, kurā tehnoloģijā tad audzēs vasaras rapsi, tie, kas ir ieplānojuši audzēt vasaras rapsi, bet, manuprāt, tieši runājot par vasaras rapsi, tur visaktuālākās nezāles ir tieši krustdziežu nezāles, un visvieglāk viņas tiešām būs ierobežot Clearfield rapšu audzēšanas tehnoloģijā, un tur mēs iesakam Clairavo Flex. Tā kā basu rapšu herbicīdu tehnoloģijām ir virkne priekšrocību, ko izmantot savā labā, ierobežo plašu nezāļu spektru, tā skaitā arī viendīglapju nezāles, piemērots dažādām sējas tehnoloģijām un elastīgi tvertnes maisījumos. Tā kā tas no manas puses viss.